Un skatījumu mediķi, masieri, kura darbojas ar bērniem, un viņai ir arī īpašs stāsts par kādu no mums klātesošajiem dalībniekiem. Lūdzu, Dina Markova. Mani sauc Dina, 39 gadus strādāju medicīnā. No 30 vairāk gadus jau esmu bērnu masiere. Pie manis nāk daudz un dažādi bērni ar dažādām diagnozēm. Viens tāds jaunietis arī ir jūsu vidū. Jūs jau laikam saprotat, par ko es runāju. Tas ir mūsu dubultais sudraba meistars. Tas ir Juris Viljana, kurš bērnībā nāca pie maniem asētiem. Man ir liels prieks par viņas sasniegumiem, tiešām. Es Korai klubā nonācu dēļ savas veselības, jo, ziniet, kaitē mediķiem par citiem domā par sevi, ne? No rītiem cēlos, galvas sāpēja, negribējās kāpt no gultas ārā, jo bija enerģijas trūkums. Un pat cik man patīk braukt ar riteni uz darbu, sāku saprast, ka arī mans locītavs sāk palikt stīvas. Teicu, viss, Dina, pietiek, jāsāk domāt arī par sevi. Un tā, noklausoties Korai lekciju, sapratu, ka nē, kad tie nebūs medikamenti, bet ka tā būs, kaut kas no dabas vielām. Tā sazinājos ar savu veselības mentoru, Daci Udri, kas man visu soli pa solītim izstāstīja. Es teicu, jā, tas ir priekš manis, es to gribu. Bet ziniet, kas bija pats interesantākais, kad vīrs man bija baigais skeptiķis uz risku. Es domāju, labi, es viņu nepierunāšu. Kā ir, tā ir darījuši pati. Bet kādu brīvdienas rītu es satēju savu Koraļas ūdeni, noliek uz galda, lai dienas gaitā zinātu, kad jāpadzerās, lai neaizmirst. Un kaķis vienreiz uzliec uz galdu, otrais uzliec uz galdu. Viņš saka, klausies, bet mums taču kaķis uz galdu nekad nelēc. Ko viņš pie tā ūdens, kas viņš kaut kāds narkotiskais ūdens? Es viņam atbildu, saku, klausies, redzi, pat dzīvnieks saprot, ka tas ir labs. Uz ko viņš man paskatās un saka, bet mēs ar sunītu neesam pelnījuši. Es teicu, bet tu taču biji skeptiski. Es saku, kādā sakara? Labi, tā es katram iedevu savu krūzīti, un tagad mēs dzeram un sakam, tas ir mūsu narkotiskais ūdens. Tā sākās visas tās koncepcijas, nonācām līdz Kola vadai. Es domāju, ārprāts, es esmu vairāk uztraukusies nekā mans vīrs. Viņš saka, par ko? Es saku, es nezinu, es varēšu tās 4 dienas iziet. Viņš saka, oi, nē, ja es esmu sācis, es gan iziešu. Beiga rezultātā viņam vairāk kā mīnus 10 kg un 7. Vai tu tas ir taisnīgi? Viņš pasmējās, nekas tāpat jau mums veikali pirkt jaunas trējas. Atreiz ar stāvokļus uzlabojās. Tā kā redzat, tā kā viss tas strādā. Un tagad ceļos no rīta, galva nesāp, varu brīvi vingrot, un asinsspiediens vairāk arī nelēkā. Un ziniet, es vēl pēc šonedēļ braucu uz darba riteni, domāju, bet manas locītavas nečīgas vairāk arī kaut vērts ir akt. Tā tad viss notiek, es biju tik laimīga. Un ziniet, vēl kāds bonus ir. Es tā padomāju, un Korai klubā taču var aiziet ātrāk arī priekšlaicīgā pensijā. Un tas ir mans nākamais mērķis. Tā kā dzīvosim veselīgi, kustēsimies ar prieku un attīrīsim organismu. Paldies! Atliek mūziku!